Ar daudzveidīgu kultūras programmu un jastru andeli Jēkabpilī aizvadīts ikgadējais Miķeļdienas gada tirgus. Tirgotāji ik rudeni pulcējas Krustpils saliņā, lai priecētu apmeklētājus ar amatnieku darinājumiem, pārtikas produktiem, augu stādiem un citām precēm. Arī šogad iegādāties varēja gan maizi, gaļas izstrādājumus, zivis un citus gardumus, gan dažādas saimniecībā noderīgas lietas. Kopumā gada tirgū piedalījās 109 tirgotāji, ne tikai no Latvijas, bet arī no kaimiņu valsts Lietuvas. Paralēli andelei norisinājās dažādas citas aktivitātes. Bērni varēja veikt Jēkabpils sporta centra piedāvātos sporta uzdevumus, kā arī izvizināties ponija mugurā. Savukārt drosmīgie saimnieki varēja piedalīties rasnākā ķirbja konkursā. Šogad dalību bija pieteikuši 6 dalībnieki, un pirmo vietu ieguva Raivis Liberts no Jēkabpils novada Salas pagasta. Viņam izdevies izaudzēt ķirbi ar 214 cm apkārtmēru. Es vispār sāku audzēt tikai pagājušajā gadā. Tas būtībā aizgāja kā tāds neliels hobijs, jo ikdienā es strādāju zvērinātā advokātu birojā un, tur ir pilnīgi cits dzīves ritms. Un tad ir labi, ka tu vari doties uz, saviem laukiem un tad, relaksēties kaut kādos šādos dārza darbos. Kā gāja ar šī ķirbja audzēšanu? Kā izdevās izaudzēt tik lielu? Būtībā, kā jau es saku, tad tas ir lielā mērā dabas rokās, jo ir elementi, kurus jūs nevarat ietekmēt. Bet svarīgi bija, es šogad daudz dažādas šķirnes izmantoju un speciāli veikalā meklēju, kur rakstīts, ka varētu būt lielākais auglis. Un tad, attiecīgi, maijā bija svarīgi jau sagatavot stādiņu, tad skaties, kurš ir tāds labākais. Un īstajā brīdī galvenais ir atrast to brīdi, kad vēl nav vairāk salnu, bet maksimāli ātri iestādīt zemē. Un tālāk jau bišķīt jāpalaist līdz jāņem, un tad jau viss notiek pats. Visi konkursam atvestie ķirbļi bija novēlēti iedzīvotājiem. Tādēļ pēc uzvarētāju apbalvošanas oranžās rudens ogas tika sagrieztas un sadalītas apmeklētājiem. Pa gabaliņam tika katram, kurš to vēlējās. Viena no interesantākajām izdarībām Miķeļdienas gada tirgū ir rāpšanās umurkumurā. Daudzi izmēģināja spēkus, lai iegūtu savā īpašumā kādu no sakarinātajām dāvanām, bet nebija nemaz tik viegli, jo stāps ir ļoti slidens. Tomēr dažiem pūles vainagojās panākumiem. Nu, Jāni, vēl pišķīt vismaz kādu! Raujais balvas, rauj drošais balvas! Viņš pieturās pie šitās, ar redz kā. Tad var tālāk. Jā, ir! Pirmā reize bērns gribēja dāvanu, izlēma pamēģināt, sanāca. Bija grūti, bet, Ļoti slidens. Jā, jo augstāk kāp, jo viņš ir vēl slidenāks. Meistari ir labi pacentušies attaisīt to koku. Vismaz bērns priecīgs. Vēl kādam dalībniekam izdevās sasniegt galveno balvu – aploksne ar 50 eiro. Vēl nedaudz! Vēl pavisam nedaudz! Vēl pišķīt! Atbalstam ar aplausiem! Un droši drīkst augšā pieturēties! Drīkst pieturēties! Jā! Malacītis! Un drīkst! Nav kaut ko noraut! Tikmēr mazākie pasākumu apmeklētāji labprāt pavadīja laiku Namdara darbnīcā, izmēģinot darboties ar senajiem koka darbarīkiem. Mēs piedāvājam pamēģināt dažādus klasiskos kokapstrādes instrumentus, paēvelēt, paslīmestot, pazāģēt ar divroku zāģi, pakalt sili no sākuma ar cērti, pēc tam ar kaltiem, kā arī dažas vecās spēles. Arī amatieru kolektīvi bija sarūpējuši priekšnesumus, bagātinot Miķeļdienas gada tirgu ar latviešu tautas dziesmām un jastrām dejām. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.